Pagājušo gadu šeit stāvēja televizors, kas bija uzstādīts par 100 000 eiro. Jautājums, kur tad viņš ir šogad? Vai kāds zina, kur atrodas šis televizors, jo es pagaidām neesmu Rīgā nekur redzējis viņu? Vai varētu būt arī kādam deputātam mājās stāv un skatās bērnu Netflix? Ja es sev uzdotu jautājumu, kur mēs varētu ieguldīt naudu šī pazudušā televizora 100 000 eiro vērtībā, parki, ceļi, bērnu laukumi, nokrāsot fasādes mājām, kas ir sakrāsots ar grafiti un tā tālāk, saraksts ir nenormāli liels. Šeit pat es uzliktu mūsu mākslinieku lielās skulptūras no akmeņiem, kas ir pietiktu ar vienu akmeni, un pat tas nemaksātu 100 000. Teiksim, un tas paliktu uz visiem laikiem. Teiksim, ir ļoti daudz lietas, kur mēs varētu ieguldīt to naudu, bet, kā mēs redzam, tagadējā Rīgas doma, tagadējā valdība, vienkārši izsērdē naudu vienkārši pa labi pa kreisi. Es uzskatu, ka, ja mēs uzzināsim, kur tas televizors pazudis, un viņš tepat ir, tas ir ok. Bet, ja viņš ir pazudis, un viņa vairs nav, tātad būs jāuzdod jautājums gan Rīgas domai, gan arī Kanabam, kur tērē mūsu naudu. Kā mēs redzam, cilvēku uzmanība tiek novērsta uz kaut kādām vispār nevajadzīgām lietām, un šeit, kas bija tepat gadu iepriekš uzstādīts televizors, par ko bija diezgan liels, tā teikt, skandāls un runāšana, mēs redzam to, ka cilvēku atmiņas ir tik īsas, bet ne mana. Tāpēc es arī šo jautājumu uzdodu jums Rīgas domai, kur ir televizors par 100 000 eiro.